Pēc šī video noskatīšanās tu zināsi 10 tēmas, kas vienmēr parādās 9. klases matemātikas eksāmenā. Un tev būs skaidrs tieši, kā sagatavoties šim te eksāmenam. Šis video ir domāts gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Esmu Ernests Kazakevičs, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts matemātikas olimpiādē un 1. vietu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Un tagad mans mērķis ir pastāstīt piņķerīgo matemātiku jauniešiem saprotamā valodā. Video plāns ir sekojošs. Pirmais ir iepazīstamies ar tām 10 tēmām, kas vienmēr parādās eksāmenā. Otrais, es jums parādīšu 2 veidus, kā sagatavoties eksāmenam. Un trešais, es atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Pēdējos 2 gadus esmu pētījis eksāmenus un uzdevumus esmu sagrupējis 10 galvenajās tēmās, kas vienmēr līdz šim ir parādījušās jaunās programmas Skola 2030 eksāmenos. Šīs ir 10 tēmas, kas parādās 9. klases matemātikas eksāmenos. Pirmā tēma ir progresija, pakāpes un kvadrātsaknes. Tātad visas darbības ar pakāpēm, ar kvadrātsaknēm, zināt, kas ir aritmētiskā progresija, virknes un tā tālāk. Tad otrā tēma ir darbības ar burtiem, tātad visas izteiksmes, kuras burtiem mēs mākam pārveidot, atvērt iekavas, ielikt iekavās un visu to. Tālāk trešā tēma mums ir viss, kas saistās ar vārdu lineārs. Lineārā funkcija un visas īpašības, kā atrisināt lineāru vienādojumu un kā atrisināt lineāru nevienādību. Tad ceturtā tēma mums ir viss, kas saistās ar vārdu kvadrāti. Kvadrāta funkcija, visas īpašības, kas saistās ar to funkciju, tur parabolas virsotne un tā tālāk. Kā atrisināt kvadrātu vienādojumu un kā atrisināt kvadrātu nevienādību. Tad 5. tēma ir ātruma un laika grafiks, kas ir kaut kas jauns, kas iepriekš eksāmenos nav parādījies, bet pēdējos 2 gadus ir bijis tas laika un ceļa grafiks, no kura tur jānolasa ātrums un tā tālāk, tā kā tas būs. Tad 6. tēma mums ir visi pa leņķiem, blakusleņķi, krustleņķi, šķērsleņķi, kāpšleņķi un tā tālāk. Tad mums ir 7. tēma, kas ir 3 stūri, 3 stūru vienādība, līdzība, Pitagora teorēma, sinus, kosinus, tangens. Tad mums ir 8. tēma, kas ir 4 stūri, tātad paralogrammi, rombi, trapeces, taisnstūri, kvadrāti, un visas īpašības saistās ar to. Tad 9. tēma būtu varbūtība un statistika. Jāzina, ka varbūtība ir labvēlīgai dalīts ar visiem, un statistikā jāmāk vienkāršā veidā nolasīt grafiku un zināt, kas ir vidējais aritmētiskais. Un 10. tēma ir telpiskā 3D ģeometrija vai stereometrija, kā viņu sauc, tātad jāmāk arī bišķi orientēties arī telpiskajās figūrās. Un tagad pāriem pie 2. punkta, jeb 2 veidi, kā sagatavoties eksāmenam. Un pa lielam tagad tev ir 2 iespējas. Pirmā iespēja, tu vienkārši paņem pierakst šīs tēmas, ko es pateicu, visu, kas ir jāzina, un tad pakāpeniski ņem rokā matemātikas grāmatas, interneta resursus kopā un sāc atkārtot šīs tēmas līdz eksāmenam. Plus ir tādi, ka tas ir pilnībā bez maksas, un pa lielam tu vari darīt, kā tu to vēlēsi. Ja mēs apstamies uz mīnusiem, tad pirmkārt, tas aizņem baigi daudz laika visu to atrast. Otrais, liela brīvība var arī dot risku apjukt, kas vispār ir jādara. Tad ir jāzina, kur vispār atrast tos materiālus, un nav nekādas struktūras, kā tam visam iet cauri. Kas man personīgi, tad es gatavojos eksāmenam pirms 2-3 gadiem, tad man bija tāds, man ir eksāmens, bet ko tieši atkārtot un kādā secībā, kas būs, kas nebūs, kādā secībā man iet un cik daudz tam visam cauri vispār jāiet. Un galu galā šie vairāk šķēršļi, kas rodās, noved pie tā, ka grūti sev pierunāt ir un vajag diezgan daudz disciplīnas, lai saņemtos šo te darīt. Un otrais variants ir izmantot manu sagatavošanās kursu, kur ir 30 minūšu video un treniņu uzdevumi par katru no 10 tēmām, ko es iepriekš nosaucu. Mīnus ir tāds, ka ir jāveic $100, jeb tas ir kaut kādi 90 eiro investīcija, bet no plusiem, pirmkārt nav jātērē laiks rakņājoties par kādiem random grāmatām un meklējot kaut kādās random sketchy saitēs internetā kaut kādus resursus, un tad ir sastādīts soli pa solim plāns, kas ir jādara. Ir konkrēti pateikts, kādā secībā, kas ir jādara, kas man liekas, ja man būtu tāds saraksts, šāds secība konkrēti, kā sagatavoties eksāmenam, es būtu tik laimīgs reāli. Tāpēc arī šo izveidoju, jo man tāds nebija pirms 2-3 gadiem. Un pa lielam šī kursa mērķis ir minimizēt šķēršļus, lai pēc iespējas vieglāk ir sākt gatavoties eksāmenam, un tas prasa pēc iespējas mazāk disciplīnas, lai to dara. Ja mēs apstāmies kursu struktūru, tad mēs varam redzēt, ka rekur smuki viss parādīts, 10 sadaļas pa 10 tēmām, tad rekur stratēģijas, tad ir formula analīze, sarisināti priekšā visi pēdējie eksāmeni, kur es arī paskaidroju, kā tieši es domāju par katru uzdevumu un kā es viņu atrisināju video formātā. Un beigās ir bezgalīgais treniņu tests, kas neļaus neko aizmirst līdz pat eksāmena dienai. Kā arī, jūs redzat augšā, kad es paskaidroju
kā izmantot šo te kursu katram zināšanu līmenim. Ja? Tātad, attiecīgi, ja tev ar matemātiku ir traģiski, tu kursu izmantosi savādāk nekā tas, kuram ir diezgan ok ar to matemātiku, un tam, kam iet ok ar matemātiku, noteikti kurs noteikti jāizmanto savādāk nekā tam, kurš jau ir sigma matemātikā, un kuram jau ļoti labi sanāk matemātika. Ja? Pa lielam mēs šīs abas izvēles varam pielīdzināt kā lidošanu ekonomiskajā klasē vai lidošanu pirmajā klasē. Ja ekonomiskā klasē ir lēta un dabūt tevi no punkta A uz punktu B, bet tev ir ilgi jāatškarējās, lai vispār paspētu nopirkt lētās biļetes, tad tev pēdējiem jākāp lidmašīnā, jāsēž neērtos krēslos, jābūt iespiestam tur starp pārējiem, kādam blakus tur bērns raud un bļauj pilnā skaļumā, un tad tev apsēžās vēl kāds blakus, kurš laiku klepo, šņauc degunu, un tev liekas, ka tūlīt apslimsi, un beigās tu izkāp no tās lidmašīnas, un un tu esi nonācis no Rīgas Tenerifē, bet tas ceļš tur ir bijis diezgan samocīts. Jā, pirmā klase ir dārgāka, bet tu vari pirkt biļetes bez steigas, pirmais kāpt lidmašīnā, sēdēt labākajos krēslos ar daudz vietu kājām, stjuartē tevi laipni sasveicinās, uzrunā, piedāvā dzērienus, pa ceļam tu satiec kādu slavenību, un beigās lidojums vesels piedzīvojums, nevis non-stop mocības un stress. Un te pašās beigās jautājums ir tāds: vai tu vēlies būt tas cilvēks, kas vēlās ietaupīt katru pēdējo centu un mocīties ekonomiskajā klasē, vai arī tu vēlies būt tas cilvēks, kurš ir gatavs samaksāt vairāk un izbaudīt ceļojumu pirmajā klasē? Spied lejā uz pogas, sākt mācīties tagad, iepazīsties ar visu kursa struktūru, reģistrējies un sāc mācīties jau šodien. Pirmais, kad vislabāk sāk gatavoties eksāmenam? Jā, teorētiski izmantojot kursu, tam var izskriet cauri 2 nedēļās un būt daudz maz kaut cik gatavotam eksāmenam, bet es tomēr stingri iesaku kursu sākt jau tagad un sākt palēnām iet cauri. Labāk pasēdēt vairākus vakarus pa stundiņai, nekā pāris dienas no rīta līdz naktī. Ja, piemēram, tā kā mēs ēdam burgeri, ja mēs neņemam burgeri un uzreiz visu nebāžam mutē, mēs pa kumosiņam lēnām ēdam, līdz mēs visu apēdam. Otrais, kāpēc tāda cena? Cena ir $100, tāpēc, ka šis cenu slieksnis nošķir tos, kas nopietni pieiet gatavošanai eksāmeniem, no tiem, kuri vienkārši ķep grib paspēlēties ar to kursu. Ja? Jo, ja, piemēram, es kursu atdot pa €5, tad daudz skolēni vienkārši nopirktu to kursu, vienkārši pa viņu aizmirstu, tā kā viņš nekad nebūtu bijis. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs noliekat galdā tos $100, jeb kas ir aptuveni kaut kādi €90, un pie tam, kas ir €90, ja tie €90 var palielināt varbūtību, ka skolēns nepaliek otro gadu un nečakarējās ar to visu atkal. Un palielināt varbūtību tikt labā augstskolā un strādāt labi pelnošā darbā. Un tad arī attieksme uzreiz ir pilnīgi savādāk. Manos dārgākajos kursos un pakalpojumos vienmēr ir vislielākais izdošanās procents. Trešais, kāpēc cenēt dolāros? Pavisam vienkārši tas ir tāpēc, ka platforma, kur esmu izveidojis kursus, ir bāzēta Amerikā, tāpēc cenē dolāros. Ceturtais, kāda ir garantija? Tas būtu nepareizi, ja es jums garantētu 100%, ka viss izdosies un jūs dabūsiet tieši tādu rezultātu, kā jūs gribējāt. Un ja jums kāds to garantē, tad vienkārši skrieniet pa taisno otrā virzienā. Jā, es jums varu parādīt labās atsauksmes, un jā, es jums varu parādīt veiksmes stāstus, bet gal galā katra skolēna situācija ir savādāka, un rezultāts ir atkarīgs no tā, cik nopietni skolēns pieiet kursam. Un tas, diemžēl, ir ārpus manas kontrolas. Piektais, vai var dalīties ar draugu? Jā, un es pat ieteiktu to darīt. Jūs droši varat samesties kopā, ja tur 2 draugi pa €50 vai 4 draugi pa €25, un uztaisīt kontu, ko jūs tā kā visi varat lietot vienu to pašu kontu. Vienīgi tad jums katram jāpieraksta tas savs progress, jo katrs tā kā ies citādi nebātam cauri, un plus jābūt tādiem draugiem, kam jūs uzticētos, ka viņi jums nenozagt kontu. Ja jūs burtiski atdodat e-pastu un paroli tam kontam, un ja tas ir draugs, kuram jūs neusticaties, tad teorētiski viņš var samainīt paroli un jūs vairs netiekat iekšā tajā kontā. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi ar to. Sastais, vai varēs izmantot arī nākamgad? Jā, nopērkot kursu, tev būs mūžīga pieeja, iekļaujot visus atjaunojumus, kas būs nākamajos gados. Tā kā, ja tu esi vecāks, un šogad eksāmens ir vienam bērnam, un nākamgad vai aiznākamgad vai aiznākamgad būs otram bērnam tas pats eksāmens, tad šis ir tā kā izcils piedāvājums. Vai arī tu pabeidz to kursu, tu nolaic eksāmenu, un tad tu vari pārdot kādam savam draugam, kas iet jaunākajā klasē pa lētāku cenu, piemēram, pa €50, un tad dabūt tos €50 apakaļ, un beigās tu iztērēji tikai €40 uz to kursu. Cerīties, ko darīt, ja skolēnam nav laika. Tad kursu var izmantot jebkurā diennakts stundā un tādā tempā, kā jūs vēlaties. Tāpēc man nav laika īsti nav attaisnojums.
Un vai tiešām skolēns ir gatavs atslābt un riskēt ar to, ka jāatsēž ir vēl viens gads skolā? 8. Kāpēc tik maz sadaļas? Esmu redzējis vairākus kursus, kur ir sabās tik daudz materiālu, tik daudz viskaut kas, ka beigās vispār nav skaidrs, ar ko sākt, ar ko beigt, un puse no tiem materiāliem netiek izmantot. Tāpēc esmu salicis visu konkrēti, īsu un kodolīgi, soli pa solim, tikai ar to, ko vajag, bez nekā lieka. Jo galu galā jūs man maksājat par to, lai es jūs sagatavotu eksāmenam, nevis par to, lai jūs sēdētu stundām ilgi šķirstītu cauri materiāliem, kuri beigās nemaz nebūs eksāmenā. 9. jautājums. Ko darīt, ja esmu skolēns un man nav naudas? Manuprāt, šis ir vieglākais pirkums, par ko pārliecināt vecākus. Ja? Jo tu esi pārliecinājis vecākus, lai nopērk tev kaut kāds random našķus, random jaunas drēbes, lai aizved uz tevi random tusiņu. Un ja tu pieiet vecākiem vienkārši godīgi pateikt, reāli gribi sagatavoties matemātikas eksāmenam un tev ir svarīgs tavs matemātikas eksāmena rezultāts, tad es domāju, ka pilnīgi noteikti tavu vecāki atbalstīs to domu un vecāki būs reāli gatavi iztērēt nedaudz naudu tādā lietā, kas var mainīt dzīvi. Un 10. jautājums, ko darīt, ja nesanāk maksājums? Ja tā kā platforma ir bāzēta Amerikā, tad dažreiz var būt tā, ka nesanāk tas maksājums. Tāpēc tagad uz ekrāna vai arī pašā apakšā lapai es būšu norādījis konta numurus, kur var pārskaitīt naudu ar konkrētu maksājumu uzdevumu. Un 24 stundu laikā es to apstiprināšu un iedošu jums piekļuvu kursam. Spied lejā uz pogas, sākt mācīties tagad, iepazīsties ar visu kursa struktūru, reģistrējies un sāc mācīties jau šodien.